Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Miers ar jums! Un ar tavu garu. Esiet visi sirsnīgi sveicināti šajā dievkalpojumā, kurā ar pateicību svinam mūsu arhibīskapa Jāņa Vanaga 32 gadu kalpošanas noslēgumu arhibīskapa amatā. Iesākot šo dievkalpojumu, mēs izsūdzēsim Dievam savus grēkus, lai no tiem atbrīvoti ar prieku varam svinēt viņa klātbūtni. Lūksim! Visspēcīgais Dievs, sirds žēlīgais Tēvs, es, nabaga grēcinieks, Tev sūdzu savus grēkus, ar ko esmu apgrēkojies domās, vārdos un darbos, un ar ko gan esmu pelnījis Tavas dusmas un sodu laikā un mūžībā. Bet es tos no sirds nožēloju, un tie man gauži sāp. Un es Tevi lūdzu, Tavas lielās apžēlošanās un Tava mīļā dēla, Jēzus Kristus, mana pestītāja, rūgto ciešanu un nāves dēļ, žēlo laipnīgi mani, nabaga grēcinieku, piedod man visus manus grēkus un dod man savu svētā gara spēku, kā varu atgriezties. Visu spēcīgais un mūžīgais Dievs par mums ir apžēlojies Kristu Jēzu, un viņa dēļ mums piedod mūsu grēkus, kad tos no sirds atzīstam un sūdzam, un dod mums žēlastību, kad atgriežamies un iemantojam mūžīgo dzīvību. Cik mīlīgi kalnos ir prieka vēstneša soļi, kas sludina glābšanu un vēstī mieru. Laba lieta ir tam kungam pateikties un dziedāt Tavam vārdam to visu augstākais. Rītos Tavu žēlastību un naktīs Tavu uzticību. Ar 10 stīgu citaru un arfu, ar citara smaigajām skaņām. Jo Tu, Kungs, mani esi iepriecinājis ar savu darbu. Es gavilēju par to, ko Tava roka dara. Gods lai ir Tavam un Dēlam un Svētajam garam. Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Cik mīlīgi kalnos ir prieka vēstneša soļi, kas sludina glābšanu un vēstī mieru. Christe eleison.
Tas Kungs ar jums. Lūksim, žēlīgais Dievs, debesu Tēvs, Tu, kas visos laikos esi dāvinājis savai baznīcai vadītājus un Tavas patiesības lieciniekus, mēs Tevi lūdzam, neļauj apdzist Tavas žēlastības spožumam mūsu tautā un ved mūs pretī piepildījumam. Tavā valstībā, kur nebeidz spīdēt Tavas mūžīgās godības gaismā, to lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu Kungu, kas līdz ar Tevi un Svēto garu dzīvo un valda mūžīgi. Lasījums no pravieša Jeremijas grāmatas. Redzi, nāks dienas, saka tas Kungs, kad es slēgšu jaunu derību ar Izraēla nāmu un ar Jūdas nāmu. Ne tādu derību, kādu es citkārt slēdzu ar jūsu tēviem, kad es to ņēmu pie rokas un izvedu no Ēģiptes zemes. Šo derību tie ir pārkāpuši. Kaut gan man bija noteikšana pār tiem, tā saka tas Kungs. Nē, šāda būs derība, ko es slēgšu ar Izraēla namu pēc šīm dienām, tā saka tas Kungs. Es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos, es to rakstīšu viņu sirdīs, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mana tauta. Tad nemācīs vairs draugs draugu un brālis brāli, sacīdams atzīstiet to Kungu. Jo visi mani pazīs, lielie un mazie, tā saka tas Kungs. Jo es piedošu viņu noziegumus un nepieminēšu vairs viņu grēku. Tā Kunga vārds. Tu esi Kungs, mans labais gans, man netrūks labumā. Tu mani saļas pļavas ved pie dzidra avotā. Tu pildi manu dvēseli ar
kungs un Dievs ir mana mājvieta. Lasījums no apostoļa Jāņa 1. vēstules. Mīļotie, mīlēsim citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas Dievu mīl, ir dzimis no Dieva un Dievu pazīst. Kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Tā ir atklājusies Dieva mīlestība mūsu vidū. Dievs savu vienpiedzimušo dēlu ir sūtījis pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Šī ir mīlestība. Nevis mēs esam mīlējuši Dievu, bet Viņš ir mīlējis mūs un sūtījis savu dēlu, izlīgumu par mūsu grēkiem. Mīļotie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Dievu neviens nekad nav redzējis. Ja mēs viens otru mīlam, Dievs paliek mūsos, un Viņa mīlestība mūsos ir pilnīga. No tā mēs zinām, ka paliekam Viņā, un Viņš mūsos, ka Viņš ir devis mums no sava gara. Un mēs esam redzējuši un liecinām, ka Tēvs ir sūtījis dēlu par pasaules pestītāju. Ja kāds apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, Dievs paliek viņā un Viņš Dievā. Un mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā, un Dievs viņā. Ar to mīlestība pie mums ir pilnīga, ka mums ir paļāvība tiesas dienā, jo tāpat kā Viņš ir, tā arī mēs esam šajā pasaulē. Mīlestībā nav baiļu, jo pilnīga mīlestība aizdzen bailes. Bailēs ir mokas, un bailīgais nav pilnīgs mīlestībā. Mēs mīlam, jo Viņš ir mūsu pirmais mīlējis. Ja kāds saka, es mīlu Dievu, bet nīst savu brāli, tas ir melis. Jo tas, kas nemīl savu brāli, ko viņš redz, nevar mīlēt Dievu, ko viņš neredz. Un mums ir šis bauslis, lai tas, kas mīl Dievu, mīl arī savu brāli. Tā Kunga vārds. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklē savu prieku savā Kungā, tad Viņš tev dos pēc kā tava sirds ilgojās. Pavēli tam Kungam savu ceļu un ceri uz viņu, kā jau Viņš tā darīs. Viņš
Viņš tavai taisnībai liks starot kā gaismai, un tavam tiesībām kā saulainai dienai. Alleluja, alleluja, Lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlijā, ko uzrakstījis svētais Matejs. Nonācis Filipa Cezarējas robežās, Jēzus jautāja saviem mācekļiem, ar ko ļaudis uzskata cilvēka dēlu. Viņi atbildēja, vieni par Jāni Kristītāju, otri par Eliju, vēl citi par Jeremiju vai kādu no praviešiem. Viņš tiem jautāja, bet ko jūs sakāt, kas es esmu? Sīmanis Pēteris viņam atbildēja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Jēzus viņam atbildēja, laimīgs tu esi Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to neatklāja, bet mans debesu Tēvs. Es tev saku, tu esi Pēteris, un uz šīs klinces celšu savu baznīcu, un elles vārti to neuzveiks. Es tev došu debesu valstības atslēgās. Tas, ko tu siesi virs zemes, būs siets arī debesīs, un tas, ko tu atraisīsi virs zemes, būs atraisīts arī debesīs. Mūsu Kunga evaņģēlijs. Tas Kungs ar jums. Lūgsim. Dievs Kungs, svētais gars, nāc un apgaismo savu ticīgo sirdis, iededz tajās savas mīlestības uguni un svētī mūs tavu vārdu patiesībā, kas ir mūžīga patiesība. Āmen. Kristus mīļotie, kāds prieks būt šeit kopā ar jums. Kristus mīļotie, kad mūsu Kunga zemes kalpošana tuvojās beigām,
viņš teica saviem mācekļiem, kurus viņš sauca nevis par kalpiem, bet par draugiem: es ļoti ilgojos ēst šo paskā jēru kopā ar jums. Man šķiet, ka es spēju kaut ko uztvert no šī brīža. Pirms izšķirošiem dzīves notikumiem ir labi būt kopā ar draugiem sirdī dārgā vietā. Pirms atvadīšanās ir labi izbaudīt kopā būšanu, lai dalītos ar to, kas ir visdārgākais. Un šodien mēs esam sapulcējušies šeit, Māras baznīcā, kā to apdzied tautas dziesmās. Mūsu dārgums ir Dieva vārds un sakramenti un mīlestība savā starpā, kā to tik skaisti aprakstīja apustulis Jānis. Pirms 40 gadiem, 1985. gada 1. decembrī Rīgas Svētā Jāņa baznīcā mani ordinēja par mācītāju. Pirms 32 gadiem šeit Rīgas Svētās Marijas domā, tajā pašā dienā, 1993. gada 29. augustā, mani ordinēja par bīskapu. Un lielākā daļa manas dzīves tā tad ir pavadīta kalpojot kungam un viņa baznīcai. Un kad man bija apmēram 10 gadu, es sajūtu viņa aicinājumu kļūt par garīdznieku. Un tagad es varu teikt tāpat kā Sīmeāns: kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā. Un tad klausīties, ko viņš tagad man atbildēs, ko teiks. Līdzīgi kā svētā Birgita no Vadstēnas teica lūkšanā: rādi man, kungs, tavu ceļu un liec man gribēt pa to iet. Mēģinot garā sajust, par kuru rakstu vietu man šodien vajadzētu runāt, es apstājos pie notikumu, par kuru klausījāmies no Mateja evaņģēlija 16. nodaļas. Un tikai pēc laika es aptvēru, ka es esmu izvēlējies to pašu rakstu vietu, par kuru es runāju pirms 32 gadiem pēc sinodas noslēguma dievkalpojumā. Es nebiju gaidījis īstenībā, ka man ievēlēs, un es nebiju sagatavojis sprediķi. Un es atceros, kā es sēdēju mazās ģildes garderobē kaktiņā un mēģināju pusstundas laikā uzrakstīt dažas domas. Acīm redzot, šī rakstu vieta man uzrunā brīžos, kas ir saistīti ar baznīcu, ar amatu un ar kalpošanu un ar izvēlēm, kas maina dzīves stāvokli. Un tā kungs Filips Cezarejas robežā jautā mācekļiem: ko jūs sakāt, kas es esmu? Sīmans Pēters atbild Jēzum: tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Mūsu kungs viņam saka: laimīgs tu esi, Sīmani, Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to neatklāja, bet mans debesu tēvs. Jautājums, atbilde, jautājums, atbilde. Īss, kodolīgs dialogs, tomēr prasa apstāties un padomāt dziļāk. Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Tā ir atziņa, ko nevar sasniegt ar dabīgiem līdzekļiem. Miesa un asinis to neatklāja. To atklāja debesu tēvs. Un ja mēs katrs atsaukt atmiņā savu ceļu uz ticību, tad mēs pārliecinātos, ka mēs to neizgudrojām, neizdomājām. Tā mums atklājās un mēs ieticējām. Un Pēters šeit atbild uz daudz ko vairāk nekā tikai uz jautājumu. Viņš atbild uz atklāsmi. Nav nejaušība, ka tieši šajā brīdī kungs Jēzus pirmo reizi runā par baznīcu, jo patiesa ticības apliecība nevar būt nekas cits kā atbilde uz Dieva atklāsmi. Uz šīs klinces uzcelšu savu baznīcu, un elles vārti to neuzveiks. Baznīca pulcējas ap ticības apliecību. Kad mēs lūdzam par kristiešu vienotību visā pasaulē, mēs lūdzam pieaugošu vienprātību apliecībā. Agrākos laikos, kad pasaulē piedzima bērns, viņš ieradās vidē, kristīgajā pasaulē, protams, viņš ieradās vidē, ko veidoja kristīgais vēstījums.
Priekšā jau bija vērtību, uzskatu un likumu sistēma, kas bija izveidota balstoties uz Bībeles rakstiem, tā kā tos skaidroja kristiešu domātāji, jeb citiem vārdiem sakot, baznīca. Bērns attīstījās par personību, izaugot šajā modelī un iekļāvās sabiedrībā, un sabiedrība bija vairāk vai mazāk vienota, saliedēta, un tai bija skaidrs par labo un slikto. Mūsdienās ir citādi. Kristīgā tradīcija lielā mērā ir nojaukta, un cilvēki paši cenšas veidot savu vērtību sistēmu, taču vērtības nevar izgudrot, tās var tikai atklāt. Mūsdienās cilvēki meklē attiecības ar Dievu, bet dara to kā bez kartes un bez kompasa. Un pasaulē ir daudz saistošu ideju, labu nodomu un interesantu garīgo skolotāju, ka pat kristieši ar baznīcu saistīti cilvēki apmulst. Kā to visu var izšķirot? Ar ticības apliecību. Vai šis skolotājs, šī mācība, šis garīgums apliecina tikpat skaidri un nepārprotami kā Pēters: tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls? Kopiena, kas pulcējas ap kaut ko citu, nav baznīca, lai cik aizraujoši tā būtu, lai tā cik vēlētos labu vai darītu labu. Un daži noteikti teiks: lieliski, es pat nevēlos, lai tā būtu baznīca, manu piesaistis plašāks garīgums. Un tas izklausās mūsdienīgi un patstāvīgi, bet ir problēma, nopietna problēma. Mēs visi esam grēkojuši. Mums visiem trūks dievišķās godības. Alga par grēku ir nāve. Mūsu patiesā vajadzība nav izdaļot savu personību vai atrast līdzsvaru dzīvē. Mums ir jāizbēg no mūžīgās nāves. Un tā ir nāvējoša problēma. Un tiem, kas to saprot, ir izeja. Dieva dāvana ir mūžīgā dzīve Jēzu Kristu mūsu kungā. Jēzus saka: es esmu durvis. Viss, kas mums nepieciešams, ir atslēga. Un Jēzus saka Sīmanim, Jonas dēlam: es tev došu debesu valstības atslēgas. Mūsu kungs Jēzus Kristus uzņēmās sodu par mūsu grēkiem un mūsu pelnīto nāvi un izpirka mūs pie krusta ar savām svētajām, dārgajām asinīm. Mēs to neesam pelnījuši, mēs to nevaram nopelnīt, bet tiem, kas tic un apliecina, ka Jēzus ir kungs, Dievs dāvā viņa nopelnu un viņa uzvaru pār nāvi. Vai tas mums ir svarīgi? Pagājušajā naktī Krievija atkal uzbruka Ukrainai, vai aizpagājušajā naktī. Kijevā tika sagrautas mājas, cilvēki tika nogalināti un aprakti zem gruvešiem. Un mēģināsim iedomāties sevi apraktus zem degošām drupām. Kad tas notiek, nav vietas prātošanai un spriedelēšanai, ir tikai viena doma: kaut drīzāk atnāktu glābēji. Mēs dotu jebko, lai izkļūtu laukā. Kristus ir glābējs. Kristus ir durvis, kas ved laukā no turienes uz dzīvību. Viņš saka Pēterim: es tev dodu atslēgas. Kāpēc tieši viņam? Sīmanis, Jonas dēls, nepiedzima par Pēteri. Viņš par to kļuva, kad apliecināja: tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Viņš to apliecināja pirmais un visu vietā. Un ticības apliecinājums padarīja viņu par klinti, uz kuras kungs ceļ savu baznīcu. Tajā brīdī tur Filipa Cezarejā stāvēja Kristus baznīca, sapulcēta ap Jēzu. Mūsu kungs vidū un ap viņu tie, kas apliecina viņu kā dzīvā Dieva dēlu. Un kad mēs apliecinām to pašu ticību un topam tajā kristīti, mēs kļūstam par baznīcu. Mēs stāvam uz klints un kļūstam par tās daļu. Nikais ticības apliecība, kuras 1700 gadus mēs šogad svinam, ir tikai plašāks Pētera apliecības izskaidrojums.
un apustuļu ticības apliecība, ko apliecinām kristībā, un atanāzija ticības apliecība, ko mēs apliecinām Svētās Trīsvienības svētkos, un arī Augsburgas ticības apliecība, kas ir mūsu luteriskās ticības pamatā. Tās visas mēģina izskaidrot, ko tas nozīmē. Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Tas ir tas, kam mēs ticam, tajā mēs dzīvojam, rosāmies un esam. Un ja kāds saka, es apliecinu Jēzu, bet man nevajag nekādu baznīcu, tas ir teikts pirmkārt bez izpratnes, un otrkārt tas apdraud dzīvību. Apostols Pēters raksta, apostols Pāvils raksta, tiem, kas Kristu Jēzu, vairs nav pazudināšanas. Būt Kristu Jēzu pirmkārt nozīmē būt baznīcā. Pāvils raksta Korintas draudzē, jūs esat Kristus miesa, un katrs no jums ir tās loceklis. Baznīca ir ķermenis, kurā Kristus dzīvo un darbojas mūsdienu pasaulē. Vārds turpina būt miesa un mājot mūsu vidū. Un pats kungs Jēzus saka, es esmu vīna koks, jūs esat zari, kas paliek manī un es viņā nesu daudz augļu, jo bez manis jūs neko nevarat izdarīt. Neviens nevar būt Kristu, paliekot ārpus viņa ķermeņa. Pazudināšanas nav tiem, kas ir baznīca. Mūsu izcilais teologs un asins liecinieks Edgars Rumba doktora disertācijā raksta, kas meklē glābiņu no ļauniem gariem vai no mūžīgā soda, tam patvērumu sagādā Kristus baznīca. Glābties Kristū nozīmē glābties baznīcā. Iestāties baznīcā un kļūt atpestītam ir gluži tas pats. Aiziet no baznīcas nozīmē zaudēt katru pestīšanas cerību. Kristus mīļotie, tas palīdz mums saprast, kāpēc mēs visu to darām. Kāpēc mēs mīlam un uzturam savas baznīcas? Kāpēc mēs steidzamies uz tām svētdienās un darba dienās, lai būtu kopā ap Dieva vārdu? Mēs to darām, lai tiktu glābti un lai pēc iespējas vairāk cilvēku tiktu izglābti, varētu būt izglābti. Mīlēt Dievu pāri visam un tuvāko kā sevi pašu nozīmē ar vārdiem un darbiem un ar dzīves piemēru palīdzēt pēc iespējas vairāk cilvēkiem pievienoties baznīcai, vai vismaz nestāvēt viņam ceļā. Svētais Pāvils raksta, Dievs Kristu pasauli samierina ar sevi un nepieskaita cilvēkiem viņu pārkāpumus, un mūsos viņš ir ielicis izlīguma vēsti. Kristus dēļ mēs esam sūtņi, it kā Dievs sauktu caur mums. Kristus dēļ mēs lūdzam, saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Sākot no apgaismības laikiem, kad par svarīgu sāk uzskatīt tikai to, ko prāts var pierādīt, mācītāji, bīskapi reizēm sāka justies tā, it kā viņiem būtu jāattaisno savu esamību ar to, ka viņi ir sabiedrībai noderīgi. Ja viņi būs līdzīgi, piemēram, psihologiem vai terapeitiem, tad viņi būs noderīgi, un tad cilvēkiem būs pamats viņus cienīt. Tomēr kungs Jēzus negaida, ka mācekļi pielāgosies sabiedrībai. Viņš gan apvaicājas, ko cilvēki par viņu saka, bet tad jautā, ko jūs sakāt, kas es esmu? No mācekļiem Jēzus sagaida augstāku, garīgu redzējumu. Viņš jautā par noslēpumu, kurā jāiespiežas to ticībai, kuri tic. Jānis Zeltamutība Hrizostoms brīdina, ka ja mēs runājam par Kristu līdzi sabiedrības domām, mēs pazemojam Dieva dēla godu. Sērens Kierkegaards savā esejā Atšķirības starp ģēniju un apustuli raksta, ka apustulis ir tik daudz augstāks par ģēniju, cik debesis ir augstāks par zemi, jo apustulis saņem vēstījumu no augšienes. Jēzus jautājums Pēterim parāda, ka atklāsme ir augstāka par cilvēka zināšanām, prasmēm un labajiem nodomiem. Ja baznīca neliecina par atklāsmi,
tai patiesībā nav ko teikt. Tā vienkārši piebalso. Tā kļūst nederīga kā sāls, kas zaudējusi sāļumu. Bīskapa vai mācītāja lielākā vērtība ir tā, ka viņš komunicē Dieva atklāsmi, pasniedz svētos sakramentus un atraisa no grēkiem, lietojot Kristus dotās atslēgas. Viņš atraisa cilvēku uz debesīm. Neviens to viņa vietā nedarīs. Apostols Pāvils saka, sargaiet paši sevi un visu ganāmo pulku, kurā svētais gars jūs iecēlis par sargiem. Tas ir mūsu aicinājums. Priekš visa pārējā pasaulē ir profesionāļi, kas to izdarīs labāk, bet vai mums, ja mēs nenesam labo vēsti un Kristus dotās atslēgas pametam sarūsēšanai? Neatkarīgi no tā, cik attīstīta ir sabiedrība, elles vārti to viegli uzveic, ja tai nav Dieva atklāsmes un sakramentu satvara, kurā bērniem uzaugt un kur cilvēkiem dzīvot kopā, un tad tā ir liela nelaime. Mums ir jādod saviem cilvēkiem tas, ko viņi paši nespēja iegūt, atklāsmi par Jēzu Kristu, dzīvā Dieva dēlu. Tādā veidā mēs izpildām Kunga Jēzus pavēli mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu. Kāpēc es izvēlējos šo rakstu vietu un kāpēc es runāju par baznīcu? Kristus mīļotiem, šis gads man bija kā tāda pēdējā atpakaļskaitīšana, jeb angliski saka final countdown. Jūs zināt, kā tad, kad raķetes palaiž vai tam līdzīgi skaita atpakaļ 10, 9, 8. Un tā arī man šis gads bija kā tāda skaitīšana, pēdējais 18. novembris, pēdējais Ziemassvētki, pēdējās Lieldienas, pēdējā bīskapa kolēģija un kapitulas sēde un virsvaldes sēde. Bet šī patiešām ir pēdējā reize, kad es jūs uzrunāju no šīs kanceles vismaz šajā amatā. Un tādā brīdī no visa, ko varētu teikt, gribas runāt par svarīgāko. Kristīgā vēsts ir brīnišķīga. Tā ir radījusi dižāko kultūru pasaules vēsturē un nekautrēsimies to teikt, jo tā ir patiesība. Ja saliktu citu uz cita visas grāmatas, kas skaidro Bībeles vēstījumu un apraksta to, ko tas ir atnesis pasaulē un izveidojis, kaudzes noteikti sasniegt mēnesi. Bet kas ir grāmata? Grāmata īstenībā nav nekas cits, kā ar krāsu aptraipīta papīra žūksnis. Pat Bībeles grāmata. Tā atdzīvojas tikai tad, kad tā miedarbojas ar prātu, ar dvēseli un sāk ietekmēt cilvēka dzīvi, tad tas top par vārdu. Baznīca ir vieta, kur grāmatās rakstītais tiek dzīvots un kļūst patiešām nozīmīgs. Baznīcā Kristus mājo mūsu vidū un mēs mājojam viņā. Iesākumā bija vārds un vārds bija pie Dieva un vārds bija Dievs. Mēs esam lasījuši, vārds kļuva par miesu un mājoja mūsu vidū. Un baznīcā cilvēki joprojām savā veidā piedzīvo vārda iemiesošanos, kad atdzimst un atjaunojas svētajā garā šo vārdu dzirdot un lasot. Draudzē mēs nesam cits cita nastas un cits citu atbalstām zemes svētceļojumā. Es neesmu saticis nevienu, kurš ārpus draudzes ir spējis attiecības ar Kristu uzturēt jebkādā nozīmīgā veidā. Baznīca ir mūsu dārgums, dāvana, ko Dievs ir devis saviem mīļajiem bērniem. Lolosim un glabāsim to, steigsimies uz to, piederēsim tai. Tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Pēteris to nepateica tā pēkšņi. 3 gadus viņš dienu no dienas dzīvoja tuvu Jēzum, pieredzēja viņu, vēroja viņu, klausījās, vaicāja, strīdējās un turpināja sekot. Viņš maldījās un šaubījās un reizēm pateica kādu muļķību un Jēzus viņu apsauca, taču viņš negāja prom, bet neatlaidīgi sekoja. Un tad, izšķirīgā brīdī,
Viņā dzima vārdi, kas viņu padarīja par klinti, uz kuras Jēzus ceļ savu baznīcu. To mēs varam no viņa mācīties. Darīsim tāpat kā viņš. Dzīvosim Jēzum tuvu un piedzīvosim viņu, vērosim viņu, runāsim ar viņu lūgšanās, staigāsim kopā ar viņu dievkalpojumā, šaubīsimies, jautāsim, bet neatkāpsimies. Tad arī mums īstajā brīdī būs īstie vārdi, ko teikt vai nu kādam, kuram tos vajag, vai arī pašiem sev. Dzīvosim Jēzus tūmā un vislabāk darīsim to kopā. Apliecināsim savu ticību. Mēs ticam uz vienu Dievu, Tēvu, visu valdītāju, debesu un zemes, visa redzamā un neredzamā radītāju, un uz vienu Kungu, Jēzu Kristu, Dieva vienīgo dēlu, pirms mūžīgiem laikiem no Tēva dzemdinātu, Dievu no Dieva, gaismu no gaismas, patiesu Dievu no patiesa Dieva, dzemdinātu, nevis radītu, vienādu ar Tēvu būtībā, caur kuru viss ir radīts, kurš priekš mums cilvēkiem un mūsu pestīšanas labad nāca no debesīm, iemiesojās no svētā gara un jaunavas Marijas un tappa cilvēks, par mums sists krustā Poncija Pilāta laikā, cietis un guldīts kapā, 3. dienā augšām cēlās saskaņā ar rakstiem, uzkāpa debesīs un sēž pie Tēva labās rokas, un godībā atkal nāks tiesāt dzīvos un mirušos. Viņa valstībai nebūs gala. Un uz svēto garu, kungu un dzīvu darītāju, kas no Tēva un Dēla iziet, kas ar Tēvu un Dēlu līdzi pielūdzams un godājams, kas runāja ar praviešiem, un uz vienu svētu, katolisku un apostolisku baznīcu. Mēs atzīstam vienu kristību uz grēku piedošanu un gaidām uz mirušo augšām celšanos un dzīvi mūžībā, kas nāk. Āmen. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, lai pasargā jūsu sirdis un domas Kristu Jēzu. Āmen.
Lūksim Dievu un aicinu lūkšanai pievienoties ar vārdiem Kungs, apžēlojies. Lūksim. Par mieru no augšienes, par mūsu dvēseļu pestīšanu un tavas ticīgās tautas vienprātību un vienotību, par pasaules mieru, par tavu svēto baznīcu šeit un visā pasaulē, par tās pieaugšanu, par kristiešu vienotību un par auglīgiem šīs vienotības meklējumiem. Mēs tevi lūdzam, Kungs, apžēlojies. Par mīļo Latvijas evaņģēlisko luterisko baznīcu, par visiem, kas kalpo visas mūsu baznīcas labā, par arhibīskapu Jāni un izraudzīto arhibīskapu Rinaldu un viņu ģimenēm, par mūsu diecēžu bīskapiem Eināru un Hansu Martinu, par palīgbīskapu Uldi, par mācītājiem un diakoniem, par virsvaldes locekļiem un darbiniekiem, par virsvaldes sekretāru Romānu, par visiem, kas tev kalpo ar savām dāvanām, aicinājumu un pienākumiem, par Lutera akadēmiju un Svētā Gregora misijas centru, par tiem, kas tur māca un mācās, mēs tevi lūdzam. Kungs, apžēlojies. Par mūsu partneru baznīcām, par baznīcām un baznīcu organizācijām pasaulē, kas tev kalpo un vairo tavu valstību. Uzturi mūs visus, ka esam uzticami, tavas vēsts nesēji pasaulē, mēs tevi lūdzam. Par mūsu draudžu locekļiem, īpaši par tiem, kas aizmirsuši ceļu uz savu draudzi un dievnamu, ka viņi tava gara mudināti priecīgi atgriežas draudzes un baznīcas kopībā, par draudzes kalpotājiem un viņu veikto kalpošanu, par tiem, kuri uzņemas amatus un atbildības tavā baznīcā, par mūsu visu pieaugšanu pestījošā ticībā uz tevi, mēs tevi lūdzam. Kungs, apžēlojies. Kungs, mēs lūdzam par mieru Latvijā un pasaulē, īpaši par mieru Ukrainā, par visiem, kas mūsu zemē dzīvo, lai nevienam netrūktu dienasčās maizes, par zemes auglību, par pasargāšanu no kara, dumpja, mēra un bada, par mūsu valsti un tautu. Aicini un lieto mūs, lai tava evaņģēlija gaisma izplatās visā mūsu tautā, ka daudzi nāk pie ticības, par tautas un valsts valdītājiem un vadītājiem, ka tu tos visā patiesībā vadi, lai viņi meklē tavu prātu un tautas, ne savu labumu, par Saeimu un ministriem, par prezidentu Edgaru Rinkēviču, ministru prezidentu Eviku Siliņu. Mēs tevi lūdzam, Kungs, apžēlojies. Par visiem, kas dzīves grūtumos, slimībās, ciešanās, sāpēs, vecuma nespēkā vai izmisumā. Kungs dziedina slimos, pasargi veselos, atbrīvo tos, kas dažādās atkarībās. Sveitī mūsu baznīcas diakonisko kalpošanu katrā vietā, ka neaizslēdzam savas sirdis, bet labprāt palīdzam tiem, kas ir ap mums. Aizstāv mūs visus pret ļaunā gara uzbrukumiem, lai velns mūs neaizrauj no tavas svētās rokas. Par visiem, ar kuriem kopā dodamies savā ikdienā, mēs tevi lūdzam. Kungs, par bērniem un jauniešiem, par viņu pasargāšanu mūsdienu daudzajos kārdinājumos un par mums viņu vecākiem un audzinātājiem, ka vedam viņus pa ticības ceļu ar savām lūgšanām
un savu piemēru, par skolām un visām vietām, kur veidojas bērnu personības, lai bērni top par veselīgām un dievbijīgām personībām pēc tava prāta, par visām mācību iestādēm, par skolotājiem, pasniedzējiem un visu skolu vadītājiem. Mēs tevi lūdzam. Kungs, apžēlojies. Par mūsu namiem un ģimenēm, tuviniekiem un radiem un draugiem, īpaši par tiem, kas nav tev atbildējuši uz ticības aicinājumu, par ģimenēm un laulātājiem, par ģimenes stiprumu un laulības svētumu, par spēku un prieku ikvienam, dzīvojot šķīstu dzīvi. Mēs tevi lūdzam. Kungs, par mūžībā aizsauktajiem brāļiem un māsām Kristū, par reiz mūžībā aizsauktajiem mūsu baznīcas virsganiem, Kārli Irbi, Teodoru Grīnbergu, Gustavu Tursu, Jāni Matuli, Ēriku Mesteru un Kārli Gailīti. Mēs pateicamies Tev par viņu kalpošanu un lūdzam, Kungs, savu mieru viņiem dod, lai mūžīga gaisma viņus apspīd, lai visu apzinātu un neapzinātu grēku piedošanu saņēmuši, piepulcināti svētajiem, viņi Tevi varētu slavēt mūžībā. Lūdzam par svētīgu nāvi mums pašiem un par Tavu palīdzību dienā un pasargāšanu naktī. Mēs Tevi lūdzam, Kungs, apžēlojies. Uzklausi mūs, kad mēs lūdzam par mūsu izteiktām un neizteiktām, apzinātām un neapzinātām lūkšanām, par mūsu vajadzībām gan pie miesas, gan dvēseles, gan par tām, ko nesam Tavā priekšā, gan par tām, ko klusībā izsakām savās sirdīs. Mēs Tevi lūdzam. Pieņem mūs žēlīgi, izglābu mūsu un uzturi, jo Tev vienam pieder slava, gods un pateicība un pielūgšana. Tu triesvienīgais patiesais Dievs, kas dzīvo un valdi no mūžības uz mūžību. Āmen. Debes Tēvs, uzklaus mūs, kad mēs Tevi lūdzam, tā kā mums mācīja Tavs dēls. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienascho maizi dodi mums šodien, un piedodi mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Tā kunga vārds, lai top teikts un augsti slavēts. Halleluja! Dievs, Kungs, debesu Tēvs, mēs Tev no sirds pateicamies, ka Tu esi atrodams, cik ārt pazemīgi un ticīgi Tavu vaigu meklējam. Mums arī dod žēlīgi Tava svētā gara palīgu, lai neesam vien klausītāji, bet arī Tavu vārdu darītāji. Savu vājo ticību ar tiem stiprinām, pēc tiem dzīvojam, un galā mūžīgi svētī topam. Caur Jēzu Kristu, Tavu dēlu mūsu Kungu.
Tas Kungs ar jums! Tas Kungs tevi svētī un tevi pasargā. Tas Kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas Kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru, Tēva un Dēla un Svētā gara vārdā.
Kristus mīļotie, tagad laiks pateicībām. My dear people in Christ, it is now time to give thanks. Sacīt pateicības. To say thank you. Un vispirms es gribu sirsnīgi pateikties jums visiem, kas šobrīd esat klāt šajā dievkalpojumā, un arī tiem, kas katru svētdienu pulcējas mūsu baznīcās, mūsu draudzēs. Un ne jau tāpēc vien. And first of all, I'd like to thank all of you who are here today to celebrate this service, for all of you that have helped us, for all of you that have come from far away, and for those of you who come to church every Sunday, thank you. Un ne tikai par to, ka jūs esat ar mani šajā brīdī, tur ir daudz vairāk. And not just because you're here with me at this time, there's a lot more going on. Proti, jūsu sapulce padara iespējams tās lietas, ko mēs svinām. Your communion here makes this a holy day. Tāpēc ir iespējams svinēt svēto vakarēdienu, svinēt dievkalpojumu, kad draudze ir kopā, kad baznīca ir kopā. And that's why we can celebrate Holy Communion and other things, because the church comes together. Bez baznīcas, bez jums, visa man kalpošana būtu bezjēdzīga un neiespējama. Without the church, without you, my service would be worthless. Un tāpēc sirsnīgs paldies mūsu Latvijas evaņģeliski luteriskai baznīcai. And therefore, thank you to the Latvian Evangelical Lutheran Church. Bijis liels gods un privilēģija kalpot mūsu baznīcā. It's been my real honor to serve you these years. Otrkārt, es gribu pateikt paldies saviem amatbrāļiem. I also would like to thank my fellow brothers. Tas patiešām ir bijis ļoti stiprinoši zināt, ka jūs kalpojat. It has given me strength knowing that you serve. Jūs esat Kristus vēstnieki šajā pasaulē. You are Christ's servants, ambassadors in the world. Un tāpēc sirsnīgs paldies, ka varējām kalpot kopā. So thank you very much from the heart for serving together. Es pateicos draugiem un viesiem no citām baznīcām. I thank our friends from other churches. Tā ir zīme baznīcas, ja tā var teikt, universālajai dabai. That's a symbol that shows that the church is universal. Tuvi un tāli kopā kā brāļi un māsas. Near and far we could be together as brothers and sisters. Galvenās pateicības pateicu jau vakar, tāpēc šo nodaļu neizvērsīšu. Yesterday I said most of the thanks, so I will not repeat that now. Sirsnīgs paldies mūziķiem šodien. Thank you to the musicians today. Tas bija gandrīz kā debesīs. That was almost like heaven. Patiesi. Paldies visiem, kas rūpējāties, lai šis dievkalpojums un vispār šīs dienas, šo dienu notikumi varētu notikt. Thank you to all the people that worked to make sure that this church service could take place today. Tas ir bijusi tikai tāda aizberga virsotne. What we see is just the tip of the iceberg. Bet mani līdzstrādnieki virsvaldē, bīskapa kancelējā un Lutera akadēmijā, diakonijas centrā, un ja ir vēl kāda pastorātā un dažādās komisijās, tas ir ļoti plašs un daudzveidīgs darbs. There are so many that help in the consistory at the Luther Academy, in the diaconate and other places.
Tā kā tas sirsnīgs paldies jums visiem. Thank you sincerely to you all. Es esmu pateicīgs mūsu Latvijas valstī. I'm thankful to the Latvian government and the country. Un arī Latvijas televīzija un rādio. And thank you to Latvia television and radio. Es domāju, ka nemaz nav tik daudz valstu Eiropā, kur valsts svētku diena joprojām sāks ar dievkalpojumu. There are not very many countries anymore that start their Independence Day with a church service. Es lepojos par savu valsti. I am proud of my country. Bet ir dažas īpašas pateicības. But there are a few very special thank yous. Mēs esam katedrālē, kas ir veltīta Visvētākās Jaunās Marijas godam. We're in a cathedral that has been dedicated to the honor of the Most Holy Mary. Un mēs, ja jūs redzat kaut kur uz lapiņām, tur ir tāds lilijas simbols, tas ir Rīgas doma simbols. And if you see on your bulletins a lily, the lily is a symbol of this cathedral. Un šajā katedrālē ir apglabāts mūsu Baltijas pirmais apustulis. And in this cathedral is buried the first apostle to the Baltics. Bīskaps Svētais Mēnards. Saint Bishop Maynard. Kur adus vieta jūs varat redzēt tur sienā. Whose remains are there behind the altar. Un domājot, kā pateikties īpašiem cilvēkiem, thinking about how to thank special people, mēs esam nodibinājuši Svētā Mēnarda Lilijas ordeni. We have established the Saint Maynard Order of the Lily. Something like that. Pirmo šo apbalvojumu saņēma mūsu tautas, varētu teikt, brīvības cīnītāja un sirdsapziņas lieciniece Lidija Lasmane. The first one to receive this was a fighter for Latvian independence, Lidija Lasmane. Viņas 100. dzimšanas dienā. On her 100th birthday. Bet ir vēl cilvēki, kuriem mēs gribam īpaši pateikties. But there are other people we would like to especially thank. Un kā pirmais, tas ir mūsu leģendārais Imants Lansmanis. And the first one is a very famous Dr. Imants Lansmanis. Es domāju, par visu jūsu darbu un kalpošanu. Paldies! Nav iespējams izstāstīt visu Imanta Lansmaņa ieguldījumu Latvijas kultūras dzīvē. It's not possible to explain everything that Dr. Lansmanis has done for Latvian culture. Un jūsu aplausi liecina, ka jūs to zināt. And your applause shows that you know that. Bet tiem, kas varbūt nav dzirdējuši mūsu viesiem, es varu pateikt. But for those who maybe do not know what he has done,
ka starp milzīgajiem nopelniem mēs īpaši atzīmējam Imanta Lansmaņa ieguldījumu sakrālās mākslas un kultūras saglabāšanā un atjaunošanā. We especially thank him for saving and preserving sacred art and sacred articles during the Soviet time. Un īpaši arī par tādu ieguldījumu kristīgās kultūras atjaunošanā un apzināšanā. Viņš ir bijis tāds kristīgās kultūras vēstnieks šeit Latvijā. He has been like an ambassador for Christian culture in Latvia. Un pēdējais un manai sirdī īpaši dārgs ieguldījums ir portrets, ko jūs varat redzēt tur baznīcas aizmugurē. And the last thing that he has done was paint the portrait of Archbishop Vanaks, which you can see in the back of the cathedral. Un es varu teikt, ka, lai arī portrets ir ļoti skaists, man īpaši vērtīgi ir tas, ka to ir glaznojis Lansmaņa kungs. And even though it's very nice and very beautiful, it's especially it's very special because Dr. Lansmans painted it. Tad mūsu vidū ir ļoti dārgs viesis. In our midst is a very special guest. Un tas ir bīskaps Hans-Jörgs Vogts. That is Bishop Hans-Jörg Vogt. Es lūdzu viņu nākt. I ask that he would come forward. Tagad jāaplaudē. Thank you so much. That's it. Bīskaps Hans-Jörgs ir bīskaps neatkarīgā Luterāņu baznīcā Vācijā. Bishop Hans-Jörg is the bishop of the Independent Evangelical Lutheran Church of Germany. Un ir devis lielu ieguldījumu mūsu attiecību attīstībā. And he's given very much to our development and development of our relationship. Un es reizē pieminu arī mūsu vismīļo draugu, bīskapu Jobstu Šöni, kas jau mūžībā. And I often remember our good friend Bishop Jobst Schöne, who is with the Lord. Un kurš mums ir bijis skolotājs un draugs daudzus gadus. Who has been our friend and teacher for many years. Tā kā šīs attiecības mums ir dārgas. These relationships are very special to us. Un tad vēl viens īpašs viesis mūsu vidū. Another special guest in our midst. Tas ir Svētās Birgitas biedrības vadītājs Father Confessor Bo Brander. That Father Confessor of the Societe Sanctae Brigidae, Reverend Dr. Bo Brander. Svētās Birgitas biedrība ir bijusi man liels atbalsts Zviedrijā. Liels atbalsts visus 32 gadus.
The Society of Birgitta has been a support to me all these 32 years that I've been Archbishop, a special support in Sweden. Jūs zināt, ka Zviedru baznīca ir bijusi mums ļoti nozīmīga vēsturiski. You know that the Swedish Church has been very important to us in the past. Šis zīzelis, ko jūs redzat un kur es šodien gatavojos nolikt, ir dāvana no izcilā arhibīskapa Natāna Sederbluma. This crook that you see here and I'm about to put on the altar was given to us by the famous Bishop Sederblum. Tas ir un Svētās Birgitas biedrība manā uztverē ir tā, kas ir saglabājusi Natāna Sederbluma mantojumu līdz mūsdienām. And that's what I think that this society has kept his legacy alive. Un visbeidzot, kā mēdz teikt, pēdējais, bet noteikti nesliktākais. At last, and we can say not the least. Mēs aicinājām un cerējām, ka mūsu vidū būs Luterāņu baznīcas Misūri sinodas prezidents Matthew Harrisons. We had invited and we hoped that the president of the Lutheran Church Missouri Synod, Reverend Dr. Matthew Harrison, would be here today. Luterāņu baznīca Misūri sinoda ir sniegusi mums lielu un vispusēju atbalstu mūsu attiecību vairāk nekā arī varbūt 30 gadu garumā. The Missouri Synod has given us a great deal of support over these years. Un mēs esam izveidojuši, ja varētu teikt, ļoti tādu skaistu draudzību. And we have a very nice relationship with the Missouri Synod. Un diemžēl prezidents Harrisons pienākumu dēļ nevarēja ierasties. And unfortunately, Dr. Harrison, because of other engagements, was not able to be here today. Tāpēc es saņēmu no viņa tādu sirsnīgu vēstuli. But I received a very heartfelt letter from him. Bet tā kā mēs jau bijām domājuši arī viņam pasniegt Maynard Lilly. But as we were thinking to give him also the Maynard Lilly, es bija drusku mums radās jautājums, ko tagad darīt. we had the question, what should we do now? Un tad mēs izdomājām vidusceļu. So we thought of a middle way. Dr. Harrison un Luterāņu baznīcas Misūri sinodu pārstāv Dr. Jonathan Shaw. So today, Dr. Matthew Harrison is represented by Dr. Jonathan Shaw. Dr. Jonathan Shaw. Doktoram Shaw mēs iedosim tikai ordeņu diplomu. But to him we'll give only the diploma. Un pašu ordeni tad arhibīskaps Rinalds nodos tad, kad viņi satiksies. Un tad the actual orden, Bishop Rinalds will give it to him in person. With much love and gratitude, I will pass this to Matthew. Thank you very much. Thank you. I could show it to you so you know how it looks. It's absolutely beautiful. Thank you. Paldies, mīļie draugi, vēlreiz visiem. Un paldies Kārlim par tulkošanu. Mēs esam tuvu noslēgumam. Un mēs satiksimies atkal rīt, lai sveiktu arhibīskapu Rinaldu, un tad būs iespēja arī apsveikt
gan jauno, gan veco, gan vienu, gan otru, kā jau tas ir ticis ziņots. Sirsnīgs paldies jums šovakar, lai Dievs svētī jūsu ceļus tagad un mūžīgi. Paldies! Mīļais arhibīskap, tēvs un brāli ticībā, kad tu esi teicis daudzus pateicības vārdus, laiks ir tavai baznīcai sacīt paldies tev. Tu šovakar uz šo domu altāri esi nolicis savu arhibīskapa kalpošanas zīzli, ar kuru mūsu baznīcu dievbijīgi un mīlestībā esi vadījis 32 gadu garumā. Un mēs esam pateicīgi Dievam un tev par daudziem skaistiem tavas kalpošanas augļiem un tikai dažus no tiem pieminot. Kā mūsu baznīcas virsgans, tu mūs esi cienīgi pārstāvējis starptautiski plašajā Kristus baznīcā un esi veicinājis tās vienotību. Vēl vairāk tu mūsu baznīcu un tās vēsti, Kristus evaņģēliju, esi godājami nesis un sludinājis mūsu zemē Latvijā. Tavā vadībā un gādībā ir dibināta Lutera akadēmija, un baznīca savās rokās ir ņēmusi atpakaļ savu jauno garīdznieku un laju izglītošanu un formāciju.
Tā ir izaudzinājusi veselu kalpotāju paudzi, no kuriem daudziem tu esi uzlicis rokas un devis dārgo Dieva vārdu sludināšanas un sakramentu izdalīšanas amatu. Tavā vadībā un gādībā mūsu baznīca ir turpinājusi apzināties un padziļināt savu eklezioloģisko izpratni. Tā ir izpaudusies gan jaunās baznīcas satversmes pieņemšanā, gan jauna baznīcas pārvaldes modeļa izveidē, gan atbilstošā arī kursa docēšanā Lutera akadēmijā. Un tu ne tikai pats esi cienīgi nesis bīskapa amatu, bet esi to līdzdalījis ar Liepājas un Daugavpils diecēžu bīskapiem, ar Liepājas un Rīgas arhidiecēzes palīgu bīskapiem. Koleģiāli un sirsnīgi esi mūs ievadījis un vadījis šajā atbildīgajā kalpošanā. Tavā vadībā un gādībā mūsu baznīca ir turpinājusi savas liturģiskās tradīcijas izkopšanu un bagātināšanu. Pats redzamākais tās auglis ir mūsu baznīcas jaunā dziesmu grāmata. Kā mūsu baznīcas virsgans, tu esi bijis nomodā par mūsu baznīcas mācību un skaidri un uzrunājoši esi to mācījis un sludinājis. Un arī sekmējis, lai tā tiktu dievbijīgi izdzīvota. Tavā vadībā un gādībā ir izveidots Mazirbas rekolekcija centrs, un mūsu baznīcā ir nostiprinājusies rekolekciju tradīcija, praksa, un neskaitām cilvēki ir piedzīvojuši savas garīgās dzīves, savas ticības atjaunotni. Un mēs šodien pateicamies arī īpaši tavai kundzei Baibai par viņas klātbūtni, atbalstu un iedrošinājumu tev ne tikai 32 gadu garumā, bet, kā mēs dzirdējām, 40 gadu garumā. Un paldies, ka neskatoties uz daudziem un dažādiem skarbiem pārbaudījumiem, kuriem kungs ir vadījis jūs cauri, jūs abi palikāt uzticami savam aicinājumam, un jūs esat mums devuši brīnišķīgu dievbijības kalpošanas piemēru ar Dievu palīgu. Mēs tam sakosim. Kristū mīļais arhibīskap Jāni, Dieva aicinājumam visticamāk nav baznīcas satversmē noteikts gadu limits. Un tavas dāvanas, tava pieredze un tavs piemērs mums ir dārgums. Mūsu baznīca pieņēma tavu arhibīskapa zīzli un krustu, bet tā tev sniedz citu zīzli un citu krustu ar lūgumu, lai tava kalpošana mūsu vidū turpinās tā, kā kungs Kristus to būs izredzējis un vēlējis. Paldies tev! Kungā Jēzu Kristu mīļotie, ieklausīsimies Dieva vārdos no vēstules Filipiešiem. Ik reiz, kad atceros jūs, es pateicos savam Dievam par jums, visiem, ikvienā savā lūgšanā. Es ar prieku nododos lūgšanām par mūsu kopību evaņģēlijas sludināšanā no pirmās dienas līdz pat šim brīdim. Es paļaujos uz to, ka Dievs, kas pie jums iesāka labo darbu, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai.
Ir pareizi, ka es šādi par jums visiem domāju, jo jūs esat manā sirdī, gan manās važās, gan evaņģēlijā aizstāvībā un nostiprināšanā. Jūs visi esat manas žēlastības līdzdalībnieki. Dievs ir mans liecinieks, ka es pēc jums visiem ilgojos Jēzus Kristus sirds mīlestībā. Tādēļ es lūdzu, lai jūsu mīlestība arvien vairāk pārplūstu atzīšanā, dziļā sapratnē, lai visi pārbaudījumi jūs pārliecinātu, kas ir labāks, lai jūs būtu sirds skaidri un nevainojami Kristus dienai, pārpilni ar taisnības augļiem, kas nāk caur Jēzu Kristu Dieva godam un slavai. Mēs piecelsimies un lūgsim psalmu. Pavēli tam kungam savu ceļu, paļaujies uz viņu, un viņš darīs. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan nāks mana palīdzība. Kungs, tu mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem. Svētīts tu būsi pilsētā un svētīts tu būsi uz lauka. Svētīts tu ienākams un svētīts tu izvedams. Piešķir mums rītos agri pilnā mērā savu žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu. Tavi redzams sagat kalpiem savus darbus, un viens saskatīt savu godību viņa bērniem. Lai nāk pār mums tā kunga mūsu Dieva laipnība. Un atšķir mums mūsu roku darbu, to atšķir un svētī. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam. Kā bija sākumā, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Āmen. Pavēli tam kungam savu ceļu, paļaujies uz viņu, un viņš darīs. Tas kungs ar jums. Un ar tavu gāru. Lūksim. Kungs Dievs, debesu Tēvs, mēs pateicamies par visām svētībām, ko Tu esi devis mūsu baznīcai caur arhibīskapa Jāņa uzticīgo kalpošanu. Tavā žēlastībā dāvā, ka viņa uzticīgās nodošanās piemērs un mīlestības pilnā kalpošana ir par svētību un iedrošinājumu daudziem. Uzturi un stiprini viņu arī turpmāk un dāvā viņam savu mieru un svētlaimību, tagad un mūžīgi. To lūdzam caur Jēzu Kristu, mūsu kungu, kas līdz ar tevi un svēto garu dzīvo un valda, Dievs, no mūžības uz mūžību.